Mūsu numurs būs 905011002. Mēs būsim pa vidu. Tātad gribu pateikt jums, lai jūs atbalstiet latviešu hip-hopu. Man šķiet šajā raidījumā, vispār šajā šovā, viņš ir maz skanējis, tāpēc pārstāvēsim Latvijas hip-hopu. Varbūt jums ko teikt? Latvijas hip-hoperi ir Latvijas topošie dzejnieki. Tas uz savu noteikti balsojiet, nenožēlot tos 10 santīmus, nepažēlo iebalso pa mums, te būs kaut kas svaigs, patīkams un gan mazam, gan lielam, ko paskatīties būs. Vodā! Ko pirms tam, redzi, īsti ar mūziku nemaz nebija tā sasaistījušies, izņemot to, ka hip-hops vienmēr bijis ar viņiem. Jā, grupa tātad pati raksta ne tikai dziesmu vārdus un mūziku, bet arī pieaicināja šodien dziedāt Annu. Par to jūs tūlīt pārliecināsieties paši. Jo, skatāmies, ko? Nedaudz paklausīsimies, kā tad izklausās hip-hops, jeb vienkārši tautas valodā runājot, raps. Moderni. Mazās Jūgulas kreisā krastā stāv uzraksts Salinieki, kurš pakārts ir mastā. Šeit ir mājas man un daudziem maniem draugiem, un mūsu svētkus var droši saukt par paraugiem. Piektdienās, pēc darba pilnām dienām, mēs pirtī mīlam iet, kuru mēs ļoti cienām. Tur pacelt pāris kausus un pārunāt dzīvi, jo šeit no kompleksiem mēs visi esam brīvi. Katram ir kas tūs, ar ko viņš atšķirās, un viennozīmīgi to cits nekad neaizstās. Lauris un Džeikobs ir inlēns sporta piekritēji, tāpat laikā Jānis ar pedāļiem no žvēju. Kas mums vieno kopā, ikdienas gaitās, tā ir uzticība, kas viscēlākā skaitās. Jo laiks uz priekšu rīt, tas atpakaļ iet baidās, tāpēc visas barjeras mēs sapņosam skraidās. Tā ir mūsu pasaulē, tā ir mūsu zemīte. Šeit pirms 2 gadiem, laika posmā starp rudeni un paliem, jau tad man likās šī vieta apmuroša. Pauguros ieskauta tīra un koša, līkumotie ceļi šeit veido labirintus, kas kā rupīgs raksts, rotā mātes cimdus, tie aizved līdz mājām, kuras varu saukt par savām. Šeit ir superīgi draugi, un kas var būt vēl labāk, šī te bagātība lāde ir dziļi sirdī ierakt, un tās kristāltīrais saturs man vēlies skaidri pierāda, ka vislielākais dārgums nav uz tālo zemi malā, bet tā ir tepat tavā deguna galā. Mikus, Arča, Arnis un Janka, mēs visi kopīgi varētu iekāpt pa tankā un spridzināt prieku tā uz visām pusēm. Tā ir bijis un būs, un tā vajag tusēt. Tā ir mūsu pasaulē, tā ir mūsu zemīte, tā ir mūsu dzimtene, un tā ir te. Tā ir mūsu pasaulē, tā ir mūsu zemīte, tā ir mūsu dzimtene, un tā ir te. Mēs esam savējie un to vairs nemainīs nekas. Laiks iet uz priekšu, bet atpakaļ nemaz. Mums ir cerības mērķi, tie var atnākt, tie var iet, bet mūsu kopīgais brīdis, tas paliek uz vietas. Tāpēc teikšu jums drusku pavērt acis vaļā, jo mēs dziedam par mums, un ja vajag varam skaļāk. Esmu priecīgs par brīdi, kad satiku jūs man dāvājāt draudzību, kas nesagrūst tāpat kā rozes visskaistākos parkos. Mūsu meitenēm šeit ir vislielākais gods. Paldies Sandrai, Egijai, Sanitai un Annai, mēs izbaudam dzīvi un dziedam līdz dziesmai. Tā ir mūsu pasaulē, tā ir mūsu zemīte, tā ir mūsu dzimtene, un tā ir te. Tā ir mūsu pasaulē, tā ir mūsu zemīte, tā ir mūsu
kas skatās. Čau, čau visiem! Ako? DJs D? Aiziet! Lūk, to es saprotu. Tas nav nekāds ceturtdienas fināls, ne atlases kārta, tas ir pusfināls. Un šeit, nu ziniet, stilam nav nozīme. Visu izšķirs jūsu balsojums, jo šeit ir roks, pops un hip-hops. Jā, un grupā, ko ir izvēlējusies otro kompozīciju ar nosaukumu Naukšanu disko. Un kopā izpildīs šo skaisto dziesmu Oskars no labvēlīgā tipa. Kā tas viss izklausīsies, klausamies visi kopā. Lūdzu, skatuve ir pie jūsu kājām. Kas tagad notiks? Dejas, dejas, dejas. Mans Dievs, cik burvīgi! Pilsētas nakts, sirds vietās, oguļbumba griežas. Uz mirdošām lampām nakts taureņi skrien un mostas nogurusi dienām. Hey, DJ! Uzliec šito! Vai Rīgas klubā, galvenais ir nebūt kopā. Zini, mērs ir vajadzīgs visur, mani draugi, lai šonakt pietur. Zini, Skaļie basi, gaismas acīs, ceļās bāzes, sāpās tracis. Visām jautrījām aknams nācis, pietiek sēdēt, dejot mācies. Arī DJs sevi protās, visa skaņa viņa rokās. Hey, DJ! Uzliec šito! Lai naukšanos skan disko! Hey, DJ! Uzliec šito! Lai naukšanos skan disko! Paldies, DJ Z! Puši, man jāsaka godīgi, jūsu pareģojums mazliet ir piepildījies. Gribējāt kaut ko savādāku, lūdzu arī dabūjāt hip-hops kopā ar labvēlīgo tipu un, protams, Oskars uzskatos. Nē, šodien kritisks noskaņojums un mēs nedabūjām kaut ko savādāk, jo tomēr bija tas disko.
Disko bija, jā. Nu, žēl, varēja kaut ko izdomāt, kaut ko oriģinālāk, kaut kā tiešām pārtaisīt, būtu interesanti vienkārši. Bet tas disko bija tā kā disko, un vienīgais tas rap iestarpinājums, jā, bet tas jau tā kā, nu, tāds varbūt pat neorganiski tai dziesmai un tā, bet, nu... Nē, nebija nekāda vaina. Jā, bet, nu, tas bija vienīgais, jā, mēs gaidījām bišķīt vairāk. Ozoliņš nepārliecinoši, kā parasti. Kā vienmēr. Es saprotu, ka tu esi jauniņais. Kā tev bija? Man bija kā parasti īstenībā, jā, ka tiešām tas disko, kas apakšā ir, tas ir ļoti līdzīgi mums, un prasījās, ka īstenībā vairāk arī būtu patiešām tas hip-hops, ko viņi pārstāv, un tas nav īsti viņu stils, jā, kas tāds ar tādu dziedāšanu. Nosaukums Ako. Tas ir tā, bet labi arī tā pirmā dziesma bija diezgan laba melodiska. Vienīgais atkal, bet tā jau kaut gāmas lieta, vai tas teksts piestāv tai mūzikai, kas tur apakšā gāja, bet, tīri no mūzikas viedokļa, visādā ziņā hip-hops man patīk. Visādā ziņā es iegūju informatīvu raksturu par viņu pasauli. Viņi teica, tā ir mana pasaule. Es aptuveni tā saprotu, ar ko viņi nodarbojas. Ako? Ļoti labi, ka dziesmā ir kaut kāda feature, kaut kāds stāsts, kur praktiski izstāst, visu kārtīgi. Pirms 2 gadiem pārvācās, īsti sakot, un stādos vainiņu priekšā, ka cilvēks pārvācās, teiksim, tur jaunu vietu, tur, un kā viņi tur sapazīstās, un kā viņi pēc tam to alviņu tur iedzer. Un viss, tā ir. Tā ir mana pasaule. Pilnīgi nemuļķīgi prasīt cilvēkam, kam paliks 41 gads pirms 3 dienām, starp paldies par apsveikumiem. Lūk, jā. Pilnīgi, tas pats, ka mēs sāktu runāt par natrija hidrohlorīda reakciju uz slāpekli. Tas pats prasīt kaut ko par repi. Par repi es šodien ko es sēdu? Šito siltmēzīt. Lūk, tāpēc, tur tāda īpaši viedokļi mums tā, Nav un nebūs. Bet apdomājieties.